Godājamie klātesošie, šodien aprit 71 gads kopš viena no traģiskākajiem brīžiem Eiropas vēsturē, kad 1939. gada 23. augustā divi totalitārie režīmi, Staļina un Hitlera totalitārie režīmi, noteica savu Eiropas sadalījumu un atbilstoši Ribbentrop-Molotovu paktam Latvija uz turpmākajiem 50 gadiem nonāca padomju okupācijā. Bet 23. augusts ir zīmīgs arī ar citu notikumu. 1989. gadā notika akcija Baltijas ceļš, un zīmīgi, ka viena no šīs akcijas organizatoriem, Sandra Kalniete, ir šeit šodien kopā ar mums. Un šī ir akcija, kas ir iegājusi vēsturē kā viena no nevardarbīgās pretošanās zīmēm, kad apmēram 2 miljoni cilvēki izveidoja dzīvu ķēdi starp Baltijas valstu galvaspilsētām no Tallinas caur Rīgai uz Viļņu. Un šis bija arī viens no zīmīgākajiem brīžiem tautas atmodā. Tagad Latvija un Baltijas valsts ir atgriezušās Eiropas valstu saimē, tad Baltijas ceļš noteikti paliek mūsu atmiņā un atgādina arī to, ka katrs no mums veido Latvijas un mūsu kopējo vēsturi. Un par to mums ir jāatcerās arī pavisam drīz oktobrī gaidāmajās vēlēšanās, kuras aicina visus būt aktīviem un balsot par nacionālu, eiropeisku un plaukstošu Latviju. Pirms 20 gadiem, kad mēs stāvējām rokās sadavušies, Latvijas valsts bija mūsu sirdīs un rokās. Tikai tur, nekur citur. Tagad mums ir sava valsts. Un šobrīd, kad mums ir sava valsts, reizēm mēs dzirdam, ka cilvēki ir vīlušies, ka viņi ir noguruši, ka ir tādas šaubas, vai mēs maz spējam panest kaut ko tik smagu, atbildīgu un tik vērtīgu, kā savu Latvijas valsti. Un tad, kad reizēm pienāk šāds vājuma brīdis, ir vērts atcerēties, ka mēs esam tikai mazs posmiņš garā notikumu un cilvēku ķēdē. Mums ir jāatcerās savu vēsture, lai mēs piedzīvotu brīvu, pašapzinīgu un mūžīgu Latvijas valsti. Pirms 21 gadiem pasaule apbrīnoja to, ka 2 miljoni latviešu, lietuviešu un igauņu sagāja roku rokā un paziņoja, ka viņi ir gatavi atjaunot savu neatkarību, suverenitāti un demokrātiju. Tikai vienot mēs varam iziet no šo krīzi un turpināt to darbu, ko mēs uzsākam pirms 21 gadiem, lai nodrošinātu, ka tā Latvija, kurā mēs dzīvojam, mūsu bērni un mūsu mazbērni, būs godīga, būs taisnīga, būs brīva, neatkarīga un demokrātiska. Tikai uz priekšu ar vienotību. Kā jūs redzat, šeit ir ļoti īpaši cilvēki, tādi cilvēki, kuri savā apņēmībā spēja sagraut un sadrupināt sistēmas, bet viņi ir spējuši arī apturēt brūkošas sistēmas. Un viņi ir spējuši paglābt valsti no bankrota. Tāpēc tieši šovakar, 2010. gada 23. augustā, mums ir ļoti svarīgi paturēt prātā, kādi ir mūsu nākotnes izaicinājumi. Vai mēs kritīsim atpakaļ, vai mēs spēsim kāpt kalnā. Ja mēs gribam kāpt kalnā, tad jūsu izvēle ir vienotība. Mēs izvēlēsimies, kur īsti mēs kā tauta gribam turpmāk piederēt. Vai tur, kur vienmēr esam piederējuši, pie Eiropas. Vai arī mēs vēlamies tā lēni aizslīdēt atpakaļ pie mūsu bijušajiem kungiem, tur uz austrumiem no mūsu robežas. Katrs no jums
kas balsos 2. oktobrī, atcerieties, ka jūs balsojiet par to ceļu, ko jūs izvēlējāties 89. gada 23. augustā, kad mēs 600 km garumā visā Baltijā bijām sadevušies rokās. Izdarīsim pareizo izvēli, lai Dievs mums palīdz būt ar skaidru prātu un neļauties viltus vizuļiem. Saņemasies un iesim balsot tā, kā vajag, pa ko mēs cīnīmies pirms tiem daudziem gadiem. Paldies!